Aizvadītajā nedēļas nogalē Bretfordā, pilsētā, kas ir apvienotās karalistes šī gada kultūras galvaspilsēta, notika 3. Eiropas latviešu kultūras svētki Elks 3. Šo svētku devīze bija daba, dvēsele un sirdslietas. Un tieši caur šīm prizmām izlaižot savu kultūru, latvietību un saknes 3 dienu garumā svinēja gan 700 dalībnieku no 13 Eiropas valstīm. Viņu vidū bija nevien lieli un maz dejotāji un koristi, bet arī folkloras kopu dalībnieki, orķestru mūziķi, jaunie mākslinieki, aktieri, amatnieki un tirgotāji. Vienotības un kopā būšanas prieks atspoguļojās nevien dziesmās un dejās, dalībnieku acīs, smaidos un sarunās, bet arī oficiālajās svētku uzrunās un organizatoru domās. Eiropas Latviešu apvienības priekšsēde Justīna Kārkliņa, atklājot svētkus, uzsvēra, ka latvieši pulcējas, lai svinētu to, kas viņus vieno. Šodien mēs te pulcējamies, lai svinētu to, kas mūs te visus vieno. Tas mūs vieno pāri robežām, laikam un paaudzēm. Jo šodien sākās ne tikai 1., ne 2., bet 3. Eiropas Latviešu kultūras svētki. Un šis ir tiešām tā kā tāds dzīves apliecinājums tam, ka latviešu kultūra Eiropā ir dzīva pa īstam, tā elpo, tā skan un tā ir. Es sagaidu emocijas, pavisam noteikti pozitīvas, arī uztraukumiņi visādi, bet emocijas būs ļoti daudz, es domāju. Es īpaši gaidu lielu koncertu, kas notiks rītdien St. George's zālē, jo tur notiek viss, tur visi pārstāvēti ir kori, ir deju grupas, ir mūsu folkloristi, ir bērnu kors arī, tad tas viss tā kā savilk kopā, un man liekas tā kopā būšana, un atkal, kā es saku, tikties ar veciem un jauniem draugiem, tās emocijas ir ļoti labas, pozitīvas, smaidošas. Svētku dalībnieku gājiens pa Bretfordas centra ieliņām un atklāšanas koncerts, kas pieskandināja pilsētas centrālo laukumu, ievadīja svētku pasākumu virkni 9 vietās pilsētā. Gājienā devās visi dalībnieki, bet ar koncertu svētkus atklāja apvienotās karalistes un īrijas kori, kā arī folkloras kopu dūdolnieki un deju kopu kamoliņši. Pirmā svētku diena dalībniekiem aizritēja ļoti rosīgi, gan sadziedoties un sadejojoties kopmēģinājumos, gan piedaloties zibakcijās un pirmajos koncertos, gan aplūkojot, ko apmeklētājiem triptiņā piedāvā latviešu amatnieki un tirgotāji. Vizuāli krāšņākais un emocionāli aizkustinošākais šīs dienas notikums, kā atzina gan dalībnieki, gan skatītāji, bija deju uzvedums Vasaras dzirkstis. Tas notika vēlu vakarā, krāsaini izgaismots trūklaku fonā pilsētas centrālajā laukumā, kur Eiropas deju kopas patiesi uzmirdzēja ar krāšņiem tērpiem, deju rakstiem, stautumu un iznesību. Sestdien, 2. kultūras svētku dienā, Svētā Georga zālē tika aizvadīts liela koncerts, kas nenoliedzami bija svētku kulminācija. Pirms šī notikuma svētkus dalībniekus uzrunāja arī Latvijas kultūras ministra Agnese Lāce. Eiropas Latviešu kultūras svētki ir stāsts par mums visiem, par mūsu piederību Latvijai, par mūsu cieņu pret mūsu kultūru, valodu un tradīcijām. Katram no mums ir cits stāsts par to, kādēļ kādu daļu savas dzīves vai visu dzīvi vadam ārpus Latvijas. Tomēr esmu pārliecināta, ka neskatoties uz to, šīs dienas vienmēr piepilda mīlestība un cieņa pret mūsu valodu, pret mūsu kultūru un pret mūsu saknēm. Varana un skanīga kopkoru izpildījumā izskanēja gan latviešu tautas dziesmas, kas bijušas īpaši nozīmīgas trimdas vēsturē, gan visu koristu iemīļoti latviešu komponistu darbi no dziesmu svētku repertuāra. Dziesmām mījoties ar krašņām dejām veidojās skaists un emocionāls stāsts, kam cauri izvijās pūst vējiņu motīvs. Šodienas liela koncerts parādīja, ka visi mūsu sapņi, visas īpaši režisoras ieceres un tas, ko mēs varējām šajā St. George's zālē izdarīt, kopā dejotāji, dziedātāji, folkloras kopa un arī bērni, kas piedalījās,
tajā saspiestajā gan laika termiņā, gan mēģinājumu grafikā, gan tajā, ka mūsu bija arī diezgan daudz, un tāpēc bija arī tādi akustiski izaicinājumi, vai kur diriģentam labāk stāvēt, un kā lai visus dejotājus redz, un viss pārējais. Bet man liekas, ka bija skaisti, un noteikti tie skatītāji, kuri atnāca uz svētkiem, šodien bija ļoti apmierināti. Tūlīt pēc koncerta dalībnieki pulcējās ballē, kur saņēma īpašu dāvanu – grupas Tautumētas uzstāšanos, kā arī iespējami nofotografēties ar dzirkstošajām mūziķiem vai iegūt autogrāfu uz viņa jaunākā studijas albuma vāciņu. Svētku noslēguma dienā Daugavas Vanagu fonda Latviešu klubā notika dievkalpojums, bet pilsētas laukumā izskanēja Elks 3 noslēguma koncerts. Dalībnieki un viņu kopvadītāji atzīst, ka svētkos gūtās emocijas atver visas grūtības un smagumus, kas pieveikti tiem gatavojoties. Viegli nebija, jo tas bija atkal jauns repertuārs, tas nebija kaut kas, ko mēs dejojām pirms tam. Mēs paņēmām pilnīgi kaut ko jaunu, paši sevi izaicinājām, bet man liekas, ka paši viņi bija interesēti dejotāji kā tādi. Jā, bija grūtības, bija izmaiņas dejās arī pēdējā brīdī. Bet es domāju, ka mēs izdarījām. Man liekas, tas burvīgākais šādos pasākumos, kad diaspora spēja saliedēties, ka viņi spēja, man trūkst, jā, es eju, es lecu iekšā, es tev palīdzu. Jā, un tas, man liekas, tas ir kaut kas, ko nevar dabūt varbūt Latvijā pašā. Mums ir tās kopības sajūta, ka mēs varam kopā piedalīties no dažādām valstīm, sabraukt kopā un piedalīties Eiropas Latviešu kultūras svētkos. Mēs esam piedalījušies gan pirmajos, gan otrajos un pašlaik trešajos arī kultūras svētkos. Tas vienkārši emocionāli fantastiski. Dziesmas bija dažas jau zināmas un tagad apguvām arī visas pārējās. Vienkārši super. Svētki noslēgušies un dalībnieki ir devušies māju ar milzu daudz emocijām un atmiņām par kādu īpašu brīdi, stāstu vai notikumu, kas vienmēr saistīsies ar šiem svētkiem. Es teikšu atklāti, tas, ar ko mēs ieradāmies, tā kopiena, mēs sanākam, lai sadziedātu, lai būtu kopā. Tas sajūtas, kas bija koncerta laikā, jo tas ir emocijas, tas ir asaras. To nevar izskaidrot tā vienkārši. Tas vienkārši notiek. Koncertā pēdējā dziesma Būt vējiņi. Es viņu nevarēju padziedāt. Man vienkārši asaras bija. Kaut kas vienreizējs. Latvija dziesmu svētki. Un es stāvēju skatos, un mēs dejojām meiteņu deju, un tā bija deja, ko koris arī dziedāja. Tas bija vienkārši tā sajūta, kā ar to koris no visām pusēm viņas tur stāvēja un dziedāja, un mēs tur lejā dejojam. Tas bija kaut kas maģisks, un tas bija vienkārši par to latvisko spēku. Man tas likās, man tajā brīdī vienkārši bija neaprakstām. Tas bija mans šo svētku mirklis. Tas bija mēģinājums, bet tas bija kaut kas īpašs. Elks 3 organizācijas komandas veidotāja un vadītāja Vēra Antipova noslēdzoties svētkiem atzina, ka jūt atbildību pret latviešu sabiedrību, un tas ir tas, kas liek iet un darīt. Ir nogurums, ir emocijas. Par to, vai ir gandarījums, es droši vien sapratīšu pēc pāris dienām. Vai svētki ir izdevušies, mēs sapratīsim pēc pāris dienām jau no tā, ko mēs dzirdēsim no cilvēkiem, un tas būs tas kritērijs, pēc kā mēs vērtēsim, vai izdevās labi vai slikti. Sajūtas ir kolosālas, kad 3 gadu nogrieznis ir beidzies. Ar to es esmu ļoti apmierināta. Tas būs dzīvs, kamēr būsim tādi kā mēs, kas to kustinās dzīvi. Un ja mēs nolaidīsim ķepas, tad tas ar to arī viss beigsies. Mums nav tiesības nolaist ķepas. Mums ir atbildība pret sabiedrību. Mēs to esam uzņēmušies, mēs esam viņam parādā, jo es nevaru savam bērnam pateikt, ka, zini, kā ir tā mamma vienu dienu padevās un nenoturēja.